Labvakar! Labvakar! Šodien 10. septembra vakarā sveicieni jums no Tukuma. Sveicieni Latvijai, sveicieni visai pasaulei un sveicieni akcijas Sirds uz perona 2. desmitgadē, 11. gadā. Un tā nu ir sanācis, ka mēs neatrodamies uz perona šogad, bet mēs atrodamies kādā ļoti īpašā vietā. Mēs atrodamies Tukuma bijušajā Zēberga spirtu un fermentu rūpnīcā, kur top pasaules kultūras telpa Tuku magi, lai dialogā starp tradicionālo un mūsdienu mākslu, starp unikālo un kopējo dzimtu jaunais. Nu, tas ir gluži tāpat kā ar sirdi uz perona. Tad kāpēc mēs neesam šoreiz uz perona? Paši zinat kāpēc. Nesauksim to vārdā. Bet mums bija liela vēlme nešķirot cilvēkus vakcinētajos un nevakcinētajos, jo dzeja mīl visus, un jūs mīlat dzeju, un izdomājām, ka var taču citādi, jo radošs cilvēks katrām aizvērtām durvīm atradīs 3 tukšas durvju ailas, un mēs izdomājām, ka var iesūtīt video un rādīt no visas pasaules savus mīļākos dzejoļus par tēmu tuvība. Šovakar mēs veidosim virtuālu latviešu dzejas izlasi tuvība, bet pirms tam, pirms dzejas lasījumiem, paraugamies, kā mums ir gājis 1. desmitgadē. Man ir milzīgs kaivs dziedāt tieši dzeju. Labulaiks, kas mūsu zemi glābs, kad rudēšanu atvadā mūs sādu. Nevienam nav, kas augšu pieņems, un dienu nākam. Un Sirds uz perona notiek arī Siguldā un Jelgavā. Un mums būs tiešā pieslēgšanās Siguldai. Mēs pastīsimies, kas notiek Siguldā, un Sigulda redzēs, kas notiek mums. Starp citu sveiciens arī Jelgavā, jo arī Jelgavā šajā brīdī notiek Jelgavas stacijā tieši tas pats. Pasveicinam Siguldu un Tukums reizē pasveicam Jelgavu. Šogad akcija Sirds uz perona notiks jau 4. reizi, un šogad mūsu moto ir biļeti līdz robežai. Vienā punktā mēs jau esam pārkāpuši Latvijas robežu un labi tālu. Mēs esam iebraukuši Atlantijas okeānā, un Sirds uz perona notiks arī Islandē. Mīga redzenums, kas atvadījušies, tie ir no lietus, kukaiņiem un elpas. Tie ir tepat, to nav, tos neatrast. Ne baznīcā, ne biķerī. Mežģīnes vēl sapnī sapinas, starp liecinieku nedrošajiem soļiem. Tvīks lilijās, drap bailēs, kuģa traps, un tagad nekā mamā, filmā nors. Un baltas mežģīnes vēl sapnī sapinas, starp liecinieku
nieku nedrošajiem soļiem. Tvīks lilijās, trabailēs kuģa traps, un tagad nekā mēmā. Filmā noris. Mēs tukumnieki gribam veltīt dzejoli brocēniem, un dzejoli nolasīs Andrejs. Māmiņai no klēpja nācis, saulē skatot acis miegs, pirmās skaņas apjausts sācis, tas jau mazais brocinieks. Ja brocēnos tev pirmie dzīves rīti, šo likumu aiz abām ausīm liec, par savu pilsētu, tad stāvi krīti un sirdī esi īstens brocinieks. Bet zini, kas man Andrej ienāca prātā tikko, kamēr tu lasīji, ka patiesībā šis dzejolis tieši tāpat skanētu, ja tur būtu brocēnu vietā tukumnieks, vai ne? Jā, pamēģināsi? Jā, pamēģināsim. Nu, pamēģinam. Māmiņai no klēpja nācis, saulē skatot acis miegs, pirmās skaņas apjausts sācis, tas jau mazais tukumnieks. Izbijušo dzelzceļu tīklojums vieno mūs arī šodien Latvijā un arī ārpus Latvijas. Es zinu noteikti, ka Norvēģijā, Bergenā un ka Londonā lasa dzeju latvieši. Lēni krīt ābols, būkšķis izpaliek, uzlec mēnesis. Atvelkas ēnas, sikspārņi vēl neizlido. Ir, nav mirgojums, nav jāņtarpiņu. Iegaismojas jūsu skatieni, augšu vērstiem. Tu stāvi un skaties, kā izbrist nesavainotām kājām caur šīm 1000 durvīm, no kurām tikai vienas nav uzzīmētas, bet visas atklātas, baltas. Kad glādiolas zied, krūtīs nektāru sāk smelties sapņu bites, kad glādiolas zied. Pavisam netīšām starp miljonu krāsām, es toreiz ieraudzīju tevi. Es jūs sveicu akcijas Sirds uz perona 10 gadē. Es tagad aicināšu Sirds uz perona dibinātāju, radītāju Gunu Rozi. Labvakar visiem mīļajiem Tukumā un Latvijā un pasaulē. Un noticis kaut kas neticams, jo tie 10 gadi ir paskrējuši tik ātri. Paldies lielajam bubulim, ka viņš atļaus rīkot dzejsdienas, jo Rožu svētki Tukumā izpalika. Mums ir tikai viena Latvija. Mums ir tikai viena Latvija. Par to Kristu un augšām celties. Mums ir tikai viena dzimtene, par ko savu dzīvību davāt. Mums ir tikai viena tēvzeme, brīva un neatkarīga valsts. Mums ir tikai viena māmoja. Tai rokas 3 brīvības zvaigznes mirdz. Mums ir tikai viens sapnis, lai mūžam Latvija brīva zied. Mums ir tikai viena vēlēšana, lai svešs karogs tajā neplīvo nekad. Es ļoti lepojos par to, ka mēs esam šajā asinsritē ieplūduši un ka mums visiem ir sirdis uz perona, uz tiltiem, ka mums ir enerģija, ka mums ir emocijas, un es vēl visiem brīnišķīgu vakaru. Šovakar mūsu sirdis ir Rīnē, uz perona, pie Zilās Kaunavas. Es sveicu visus latviešus visā pasaulē un visus, kas piedalās šajā skaistajā pasākumā, un gribētu sūtīt sveicienus no Kurzemītes. Sveiciens no Bergenes, kā redziet, mums ir ļoti skaņš laiks, un mums ir skaties visam pusa, jo Bergenā iestājas 10 dienu karantīna. Tāsaini sapņi pa pasauli klējot, meklējot prātus, kas brīnumiem līdz. Varbūt, kad pie tevi apciemo šodien, būsi pirmais, un kurš gan vēl cits. Tam, kas tos negaida, necer un netic,
atļaujamam piedalīties arī šajā skaistajā pasākumā Sirds uz perona. Un jums parādīs filmējot fonā arī kalnus. Sveiciens no Airītē. Mēs atrodamies brīnišķīgā vietā, kas atrodas Saldus novada Airītes stacijā. Šeit uzņem brīnišķīgais saimnieks Pēters. Mēs arī dzirdam viens otru. Jā, noteikti. Jā, tagad vēl jāpagriežās tā, lai viss ir kadrā. Es esmu slikts fotogrāfs, bet visi sajiet kadrā. Par spīti grūtiem laikiem, dzēd jautru mūsu bars. Prieks spīd uz visiem vaigiem. Kā gaišais saules stars. Esiet sveicināti Bradfordā, Forester skvēra dzelzceļa stacijā. Sveiks lai dzīvo, lai dzīvos sveiks. Mamma saka, ak tu viens, vai svainīgs, ka es viens? Vairāk nekā ūdens krāsas gribētu es mazu māsu, vairāk nekā košļenes mazu brāli gribu es. Mamma saka, ak tu viens. Vai es vainīgs, ka es viens? Atā. Jā, atā. Stacijas nosaukums ir Klon Grifina. Mēs esam 10 cilvēki, un mēs lasījām dzēju visu šo laiku jau, un ne tikai dzēju, bet arī dzējprozu. Neviens neteica, ka būs viegli. Nīst, skrāpēt, asarās mirt. Neviens vairs nejautā. Kur pazuda? Ko gan mēs šeit pie bezgalīgajām sliediem visu dzīvi gaidām, tāpat kā visi, vienu un to pašu vilcienu, vienu un to pašu mūcību. Kad sirds sāk mīlēt, tā liek mums diedoties uz visiem 100%, un ja tā nav, tad tā nav īsta mīlestība. Noskaidrosim piketētāju prasības. Par ko piketējam? Dzējai vajag gaisu! Dzēja rullē! Mīli dzēju! Dzējai okeāns līdz ceļiem! Mūžu dzīvo, mūžu dzējo! Lasi dzēju, stādi kokus! Uzdzējosim! Reiz dzīvoja puisītis. Kādu dienu viņš nolēma iet dzējot Puisītis aizbrauca, dzējot blēņot. Mūzikas autors Imants Kalniņš, vārdu autors Rainis. Saule un mēnesis. Aiznes mētīņ vecā
Paldies! Paldies! Mūsu tiešraidi muzikāli krāšņos šovakar fantastiskās balss īpašniece Marta Luīza Kampere, un viņai palīdz pianists Arturs Miķelsons. Paldies jums, un, protams, mēs sākām ar Raini, jo tieši Raiņa dēļ taču ir sākušās dzejas dienas Latvijā. Marta Luīze un Arturs šodien mūs priecēs tieši ar latviešu dzejnieku skaistāko tekstu melodijām. Bet pirms mēs pārējām pie dzejas lasījumiem šeit uz vietas Tukumā un visā pasaulē, gribētos, lai pirmais savu dzejoli nolasa kāds ļoti, ļoti īpašs cilvēks, īpašs tukumnieks, un es domāju, ka otra tik īpaša mums pat nav bijis. Iespējams, ka šis cilvēks Tukumā pirmo reizi ir iemīlējies. Iespējams, viņš ir gulējis zem ziedošiem ķiršiem un sarakstījis savu pirmo dzejoli. Miniet nu paši. Tās puķītes. Ak, tu biji pusnakts princes, kas dejoja pusnakts hānām. Es atceros mazās puķītes, kas ziedēja tev uz drānām. Bija mēneša aiz loka uzvilkts loks, un zvaigzne bija zeltā un traka. Es atceros mazās puķītes, kas cēlās uz krūtīm un plaka. Bija tums ap mums, pār mums, zem mums, un dziļas sirds priekā smējās. Un laiku pa laikām uz krūtīm tev tumsā puķītes iemirdzējās. Es nezinu, vai maz ir jāpiedod, bet ja cilvēki Dievs piedos, jo tagad mana roka jūt, ka guļ uz krūtīm, tai mazajos ziedos. Bija zvaigznes kā kazas debesīs, un mēnesis kā aldis šai kazās. Kā šodien, kā šonakt vēl atceros, uz krūtīm tās puķītes mazās. Mārtiņš Freimanis, Satīties, sapīties. Bet tik
Ojārs, vācietis. Kā vidū tu biji. Kā vidū tu biji, es redzēšu skaidri, kad tu būsi viens. Cik asi tu mācēsi redzēt, ka daudz acu vietā būs divas, ka daudz domu vietā būs viena un plika un paša. Un, kad dzīve atvāzīs dzirkli, cik stipri tu bīsies viens pats, jo mērs mūsu kopīgam spēkām ir vienatnes mirklis. Andris Jansons. Tuvums. Pa mazu plaisu debesīs nāk lieli lieti. Kā gribētos citādi man sagaidīt pastardienu. Ar sen nesatiktu draugu, kas ciema kukulī atvedīs, dažas negulētas naktis un piepīpētu virtuvi. Tur mēs vērosim lietu līstot aiz loga un strīdēsimies par lūkšanu veltīgumu. Kā gan citādi vēl pavadīt doto laiku? Vidusskolā notiek stundā. Bērni sēž pavisam klusi. Diles tante koridorā grožās, gluži atmulsusi. Pēkšņi sadzird, tuvu, blakus klasē skaita dzeju. Atver somu, izņem pantus, spērās klasē mundru seju. Skolotājai krīca rokā, ar lieliem burtiem raksta Rainis. Tante saka, sveiki bērni, es pie jums ar pantu saimi. Nav vēl pantu pabeigusi, skolotāja nomet krītu, lai ar lupatu uz slotu Dilles tanti ārā dzītu. Ja pie maniem bērniem nāksi, dabūsi ar slotu sānos. Tavi dumjie nieku panti nav ne programmās, ne plānos. Mūsu skolā bērniem māca domāt kritiski un asi. Tāpēc tu ar savu saini ātri projām lasies. Dilles tantei bail no slotas, izbēg viņa koridorā. Noskurinās apņēmīgi, sūdzēties pie direktora. Tantes nosvīdušos pirkstos iegul kliņķa vēsais metāls. Direktors pie rakstām galda kārti spēlē internetā. Mani izdzina no klases. Mīļo direktoru, jau dzirdi. Izlīdzini pārestību. Žēlo, niecināto sirdi. Dilles tante. Diletante, vai man celt ap skolu žogu, ja pa durvīm tevi izmet, iekšā līdīsi pa logu? Vai tu domā savā prātā, ka es šeit bez darba skumstu? Cieši domāju, kur dabūt sporta zālei jaunu jumtu. Būtu sēdējusi mājās, adījusi smalku dzīvi. Beidzot pārmācīšu tevi. Halo, policija! Arī man, kas viņiem sakāms, svani vien, teica Dilles tante. Neciena šai miestā mani, necienāt jūs manus pantus. Ja es Limbažos vai Prāgā aizbrauktu ar saviem pantiem, saprastu to smalki ļaudis, mīlētu tie Dilles tanti. Mīlētu vai nemīlētu? Tur vēl zinātnieki strīdas. Direktors tā atteica skarbi. Cieši skatītamies grīdā. Policija! Durvīs klauvē. Ienāk iekšā seržants Antis. Nāku es pēc huligānes, kura uzbrūk jums ar pantiem. Direktors tam paspiež roku, parāda uz Dilles tanti. Antis slēdz to roku dzelžos, projām vēd,
ar visām mantām. Direktors pie rakstām galda sajauc jaunu kāršu kavu. Ārā bērni sporta tērpos, tiek to apli skrien pa pļavu. Kārlis Vērdiņš, Dilles tante. Mūzikas autors Zigmārs Liepiņš, latviešu tautas dziesma Zibsnī zvaigznes Aizdaugavas. Sniegi snigāniņos, Baltijā, ja karavīri, tālu biju nepazinu, vai nav mani pavēli, Zibsnī zvaigznes Aizdaugavas melnajos debešos, saka Dieva eņģelīši, nebūs miera šai zemē, saule gaisu sajaukusi, aizasprieda ozolā, kungi karus atcēluši, sauca manus pavēli, pār kalniņu vējš pūta, putas grieza ezerā, balinītes garājāja, no akmeņa sirdi ņēma, kur māmiņa tu sēdēji, karavīru solodama, Daugaviņas maliņā, dziļa sāru pelcītī, kad dēliņ tu atnāks no vakariņa atpakaļ, tad māmiņa es atnākšu, kad zaļos sētas mieti, kad zaļos sētas mieti, kad sapuva akmentiņi, tad māmiņa es atnākšu no vakariņa atpakaļ, kas redzēja rīta zvaigzni vakarā uzlecam, kas redzēja pārējām karā dotu baleli. Ojārs vācietis, krēslas dziesmiņa. Es tagad nezinu, par ko man tevi saukt, jo tu man uzlēci vakarā. Pār visu debesi nosargdams pārskrēja un mēnesis ielēca atvarā. Dzeltenā ugunī deg visi atvari, zivīm acis ir aizžilbušas, noliec svītoli pār gaišo ūdeni, atveru ugunī sasildīties. Smaržīgu palagu pļavas sev pāri velk un baltās dzirkstelēs aizdzirksteļo. Un tu man pretī nāc, kā tikai laime nāk, ne rasas pilīti nebirdinot. Un es vairs nezinu, par ko man tevi sauktu, jo tu man uzlēci vakarā. Es eju tev pretī, un pēdu man nepaliek, un ceļu nezinu atpakaļ. Olafs Gūtmanis. Dzērvju atgriešanās. Atkal redzēšanās sauciens. Dzērvi kāsis loku met. Cik jau ilgi vienai zemei, vienam purvam lidots pret. Staigna liekņa, rūzgi ciņi, čaugans ledu sēnās sniegs un ar balsi neizsakāms pēkšņais atgriešanās prieks. Jāpieskars basām kājām un pie spārna jāpieglauž zeme, kura tādu saltu, drēgnu vienaldzību pauž. Jāizdejo līgsdes vieta, silta dūna jāatstāj, jānoraud uz tukša ciņa asara, līdz dzērvanājs iezaigosies pērnās ogās un tā zeme atkusīs, kura ledū sastingusi šķita augstu debesīs. Sveiki! Mani sauc Reizija Rupeigi. Es esmu no Saldus pamatskolas 6. A klases. Tagad es nolasīšu jums dzejoli. Māris Čaklais. Dzejols par to, kas iznāk.
Vajag paņemt mazgājamo bļodu, nolikt dibenā tirgus laukumu, baznīcu kādu, pāris skolas, kādu pieminekļa augumu. Iedot siltumu cilvēku elpām, iedot viņiem gaismu un maldus, likt piedzimt rozentālam un iznāks saldus, paņemt sērkociņu kastīti un nolikt pilsētas malā, tad palēku trīstošu apsi ar strazdu būri galā. Klusas cerības iedot un mieru divu cilvēku mūža gājumam, kā ziedošu ķirsi logā. Un iznāks manu vecāku mājas. Likt cilvēkiem sastapties krustcelēs, dot viņiem mīlēt gribu. Vēl labāk, ja varam iedot mīlestību. Likt siltām lūpām saskarties, saules palos vai mēnesi vizmā, zilu klusumu pārklāt pāri, un cilvēku bērns iznāks. Jau bērnam dot redzīgas acis, gaišu prātu dot viņam, neona piešlaktā ielā un Kurzemes mazpilsētiņā. Dot nespēku, iedot spēku, bet visam pāri dot dzīvību, kas pludo kā sarkana saule un iznāks pa īstam dzīve. Motocikls. Es tikko noslūgos, man te pa motociklu jālas. Imants Ziedonis, motocikls. Vēl nekā nav. Vēl nav nekā. Tikai rītiem ir ceriņu garša un balta migla, guļ ābeļi baltajos ziedos. Es atstāšu visu, kas man te ir, jo tas nav galvenais. Un tie, kas zina, kas ir ceļš, tie man piedos. Vēl nav nekā. Tikai naktīm nav māju miera. Ceļa stabiņi staigā ap māju un pēc manis meklē un jautā. Zvaignes par pilsētu jumtiem, zvaignes par upju tiltiem, atspīd motocikla acīs, dīvainā priekšnojautā. Motors. Motors vajadzētu būt interesanti. Cilindrā dzirksts, sprādziens. Cilindrā dzirksts, sprādziens. Cilindrā dzirksts, sprādziens. Un motors aizvīdamies kauts. Sveiciens dzejas dienās. No Rīgas, no Zemitākas stacijas. Es esmu Brita Ceriņa. Lasīšu Austras Skuiņas dzejoli Mans draugs. Mans draugs ir tas, kurš neprot dzīvot, kam spārni straujāki kā bezdelīgai, kas skumju važas iesviež vējos brīvos un skanēt liek pat satrūkušai stīgai. Mans draugs ir tas, kam acīs sapņi kvēlo, kas atstāja dzimto krastu, meklē jaunu zemi un bijušā nekad vairs nenožēlo, kas mīlē dzīvi palēko un lēto un gavilēm sveic dienu neredzēto. Mūzikas autors Zigmārs Liepiņš, vārdu autors Viktors Kalniņš, Kā debesis. Nakts nav tāpat, nakts kaut ko grib, vējš nav tāpat, vējš kaut ko zin, vējš kaut ko māca mums, un debesīs, kad atminēsi, ko grib nakts, kad atminēsi,
nakts kaut ko zin, vējš nav tāpat, vējš kaut ko zin, vējš kaut ko māca mums, un debesīs, kad atminēsi, ko grib nakts, kad atminēsi, ko grib vējš, tu būsi tikpat liels, kā mēs, kā debesīs, kā debesīs. Grāmatas kliedz un brēc no plaukta, lai ņemot rokās, lai noglāstot, lai lasot. Un es ņemu, un es glāstu, kā to koku, ko piekdien piekļaus sev cieši klāt cilvēku vietā, jo to šobrīd nedrīkst. Pieliku vaigu tā sarkan brūnajai mizai, ielpoju tā kluso spēku, noputējušo smaržu. Un koks un grāmata savā viesmīlībā top par pandēmijas atļautu apskāvienu. Uzrunā manas maņas instinktu līmenī. Viena matērija, dažādi stāsti. Tas miesiskais apskāviens, ko negūst no skārienu jūtīgās grāmatas. Koka jutekliskums, kas atļauts. Var pateikt, es savai dzejoļu izlasēju tuvība pievienoju šādu dzejoli. Es tā teikšu. Es latviešu dzejas izlasēju tuvība pievienošu Ojāra vāciešu dzejoli bez nosaukuma. Mēs zaudējam tāluma jēdzienu. Es šaujos caur mākoņu mistru un iznāk, ka pārslēdzu slēdzi no savas uz tavu istabu. Nav smeldzīgās sajūtas tālu, nav reipstošās trīses, tūlīt būs. Nekas nav uzveikto tālumu, nekas nav no augošās tuvības. Es neredzu, kas lejā ir. Vien debesis, palsāka, zilāka. Vien krāsu kokteļa ņirboņa, ne zieda, ne upes, ne cilvēka. Un tas garām palaistais kož, kā izsviesta medus kāre. Un ja nu mēs taisni tā jožam gar sevi un visu pārējo, kas prukās, par to nav ko raudāt. Ir jādomā, kā ārā kļūt, jo tāluma sajūtu zaudējot, mēs zaudējam jēgu par tuvumu. Jāsāk. Es dzejoļu izlasēju tuvību, pievienoju Ārijas Elksnes dzejoli bez nosaukuma. Kā tev pie manis nokļūt? Tu gribi, lai ceļu tev stāstu? Nāc tāpat, nāc bez ceļa. Ceļi nav tie, kas ved tuvāk. Paej garām 3 zvaigznēm, kas tavā logā raugās, pagrūd nost greizos ratus, aiz tiem zied sarkana puķe. Pagaidi, kamēr tā nozied, tad dodies pa kreisi, uz rudens pusi, gar pirmo dzelteno bērzu, pie otrā apstājies brīdi. Palīdzi lapām nobirt, apsedz stulpju dobi un steidzies tālāk bez ceļa. Ceļi nav tie, kas ved tuvāk. Un tur, kur iesāksies ziema, noskaiti lūkšanu sniegam, tikai nesajauc vārdus. Un tad ej vēl un vēl pāri 12 kupenu kalniem, cauri 12 lāstaku vārtiem, bez ceļa. Ceļi nav tie, kas ved tuvāk.
Mūzikas autors Raimonds Pauls, vārdu autore Māra Zālīte. Kad man maziņam. Mēs esam viens otram, nekā dārgāk pasaulē nav. Šeit esam tikai uz īsu mirkli, katru dienu kā dārgumu lolojam. Ik viena iela, katrs sirdspūsts. Mūs arvien vairāk savieno. Cik labi, ka esam šeit atnākuši. Smaids vienmēr dvēseli atbrīvo. Mēs esam viens otram, un tas ir tikai uz mirkli. Sargāsim šo pašu dārgāko. Tad apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Un tikai mīlestības priekšā tas apstājas. Un sekundes varēja grābt kā smiltis un sviest uz vienu vai otru pusi. Tā ir labi, jā. Un nebija nozīmes. Nē, to man nevajag. Un nebija ziedlapiņas,
un nerūsēja dzels. Un mēs vairs nemācējām skaitīt. Un tas ir tas pats skaistākais, jo mīlestība neprot skaitīt. Imants Ziedonis. Paņēma visgarāko, lai jau skatās. Stacija Kandava. Andris Jansons lasa Gvido Dragas dzejoli, nu pat garām šai vecajai stacijai. Nu pat garām šai vecajai stacijai aiztraucās vilciens, pēcvējš, vēl pakalsi elš. Tikai brītiņu pirms sliedes te izlika melna bruņnešu brigāde ar acetilīna degļiem acīs. Mēs nepamanījām, kā iegriezās pretvējš. Un tie siseņi, nē, droni, nevajadzīgās sliedes jau no gulšņiem nost plēš. Pajautāt vajadzētu, kur tās sliedes tagad liks? Nekur? Nebūs, jā? Nu, lieliski. Tā tad vienkārši paliks, perons miglā norasojas. Imants Ziedonis, es tieši uz ielas eju tev klāt. Es gribu ar tevi parunāt. Es gribu tevi ieskatīties acīs. Un zinu, kas acīs, ka tā nav pieņemts. Lai teica, lai saka. Ak, šī pieklājības spīdošā laka, kas cilvēkus ilgi vēl norobežos, kas cilvēkus pārvērš galantos ežos. Vai drīkst tā uz ielas pieiet un teikt, tu esi skaists, bet tu esi blēdis? Vai cilvēks var cilvēkam pieiet klāt un atzīties, šodien es neesmu ēdis? Un ko sacīs ļaudis un paša sirds, ja viņš pie svešiem cilvēkiem aizies un pieklauvēs, vai tu vari man iedot gabalu maizes? Ko sacīs ļaudis, vai projām trieks un teiks, ka nav nekāda došana? Un ko sacīs paša sirds par sevi, ka tā ir ubagošana? Izlasēji tuvība vēlos pievienot mazu izvilkumu no Knutas Kujinieka iztulkotās dziesmas. Savā guļas vietā pa nakti es meklēju to, kuru mana dvēsele mīl un neatradu. Es celšos un apstaigāšu pilsētas ielas un laukumus, meklējot to, kuru mana dvēsele mīl. Es meklēju to un neatradu. Es jūs nozvērinu, Jerušalaimas meitas, pie briežiem un meža gazelēm, nemodiniet un netraucējiet mīlestību, pirms tai labpatiks pašai. Mūzikas autors Mārtiņš Brauns, vārdu autors Jānis Peters. Dziesma par spēli. Kamēr tu šo dzīvi
sauc, kāda draugs ir tava daļa. Te zem saules šīs, vējņems un dvēselīti izlaupīs. Un tu brien pa vēju pēdām, brien un savu dvēselīti sauc. Melnā zīme aust par tevi, aust un varna melni krauts. Varna, dvēselīte tava noburtā, visus vējus izbridusi, tagad melnā uguns tā. Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vien, tava kailā dvēselīte purvus brien. Labdien! Mani sauc Elita, un esmu Itālijā uz Viņolas perona. Raiņa dzeja. Tā nevar palikt un nepaliks. Pavelti cerat, ka straume sīks, ka ūdeņi pārskries un aprimsies, un atkal viss pa vecam ies. Lai ledus cik stipris, cik skaisti mirdz, pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds, tā nevar palikt un nepaliks. Līdz pašiem pamatiem jauns viss tiks. Jauku dienu! Stacija Kandava. Ints Leitards. Lasa Friča Bārdas dzejoli Bērzi. Manas dzimtenes svētie bērzi stāv pulciņos zilgani bāli un klusi plaukstošām rokām svētī dīkstošo zāli. Vēl puķu dvēseles viegli pa baltajiem mākoņiem līgo un pieauž ar ziedoņa ilgām debesi bezgalīgo. Bet bērzi un dzimtenes lauki uz mākoņiem lūkšanas raida, un viņas, tīmekļu maigas, uz zemi laižamies gaida. Iet tīrumā salīcis arājs, vecs, sirms jau, zūd locekļos jauda, bet puķu dvēseles viņam ausīs dzied un vaigus glauda. Birzmalā tumšajām acīm viņš ilgi mākoņus pētīja, un bērzi dzeltenām rokām viņa sirmo galvu svētīja. Manas dzimtenes svētie bērzi līgojas zilgani bāli, un dzimteni vienos ziedos tie redz jau, bet tālu, vēl tālu. Ojārs, vācietis. Tilti. Kas par telepātiju tiltiem? Kāpēc viņi parasti mēmie?
pārskrien sirdī ar trāmīgu siltumu. Kad mums liktenis šķirsenu slēmis. Kāpēc upē monētu sviežam, kad uz tilta pirmo reiz griežamies? Dzīvē taču viss neatgriežams. Aizgājušā minūtē mēs neatgriežamies. Iznāk, ka mēs monētu metam nezināmās nākotnes cepurē. Iznāk, ka mēs apturēt metamies to, ko mums nolemts neapturēt. Olavs Gūtmanis. 2 pļaviņas es nopļāvu, un tā katru vasaru, te tavējo, te manējo, te abas kopā. Tā, ka sajūg spailes un vāli, un kaudzes sajūg, lai gan tu lūdzi, lai metu kamēr pati māku sienu pļauti. Un tad tu savu izskapti tik asu līdz pāresmenim. Bet viskošāk visām vasarām cauri, kā tu man to balto kreklu, un es līdz līgojos, un stiebri rasa atvilguši tik mīksti, un ziedputekšņi līp pie asmeņa, un grieziens tik viegls, spaile tik gludena, vāls tik biezs, ka atskatīties prieks. Uz tām vasarām, kad mēs abi, kopš mūžu mūžiem, uz laiku laikiem, 2 pļaviņas es nopļāvu, sarkanāji āboliņi. Mūzikas autors Zigmārs Liepiņš, latviešu tautas dziesma Es atnācu uguntiņu. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Tēvu tēvi, lai pasmeta, bērnu bērni, lai potāji, tā bērniņi, lai pojāt, ka pietika mūžiņam. Tā bērniņi, lai pojāt, ka pietika mūžiņam. Nesmējāti jūs ļautīņi, nesmieklāmi es atnācu uguntiņu ar basāmi kājiņām. Es atnācu uguntiņu ar basāmi kājiņām. Nenabaga bērniņš biju, ne caur roku klausījos, patek laiku griezējiņa, citam rīkas devējiņa. Patek laiku griezējiņa, citam rīkas devējiņa. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Labdien, mīļie dzējas draugi visā plašajā pasaulē! Mēs atrodamies Reikjavikas centrā, pašā centrā, kur iebrauc turisti, un tas ir kuģa perons, uz kura notiek dzīve katru dienu. Kāds atbrauc, kāds aizbrauc, un tad tepat pretī pašā centrā ir arī lokomotīva ar mazu sliežu gabaliņu. Šī lokomotīva kādreiz ir vadājusi ogles pa Reikjaviku, un tagad tā stāv kā tāds atgādinājums par tiem notikumiem. Un pretī ir kolaports, kas arī ir nosaukts tā notikuma vārdā. Un mēs šodien arī
Vēlamies jums sniegt kādu dzejas gabaliņu no Ziedoņa par tuvību. Nekas nevar būt tuvāks kā pašā pilsētas centrā, iebraucot turistiem, kuri redz uzreiz to, kā izskatās mūsu pilsēta. Tad atstājās laiks, un tā bija mīlestība. Tikai mīlestības priekšā tas apstājas. Un sekundes varēja grābt kā smiltis un sviest uz vienu, gan otru pusi, tam nebija nozīmes. Un nebija ziedlapiņas, un nerūsēja dzels, un mēs vairs nemācējām skaitīt. Tas ir tas skaistākais, ka mīlestība ir skaitīt. Šodien es norāvu viņai krelles, pārāvu. Un tās izbira zālē. Nevaru skatīties, kā viņa tās sargā, bet katru dienu kāds sadauza pa odziņai vien. Viņa izliekas, ka to neredz. Tikai sargā diedziņu. Nevaru skatīties, kā virknīte kļūst īsāka un tā, kā viņa joprojām ar to graznojas. Nu, varbūt viņa nemaz neredz, ka tā kļūst īsāka. Varbūt viņa negrib redzēt. Jo krelles ir viņas ticība savam skaistumam, mīlestībai un citu skaistumam. Tāpēc viņa sargā. Bet sargā tikai diedziņu. It kā diedziņā būtu ticība ne pašās zīlītēs. Kamēr viņa sargā diedziņu, zīlītes pa vienai vien kāds nokoš, salauž, sadauza. Un kad būs nokostas visas, viņai paliks tikai diedziņš. Bet vēl neciešamāks būs brīdis pirms tukšā diedziņa ar 10, 12 krellītēm. Es negribu redzēt to brīdi, kad viņa leposies ar 10 zīlītēm pusputā diedziņā. Cik labi ar tevi var neizlikties. Es tikai ar tevi gribu tikties. Es gribu, lai tikai tu uz mani skaties. Kad tu manī skaties, es esmu paties. Kad tu manī skaties, es esmu paties. Mūsu dzīvē vēl 100 vilcienu atties. Un 1000 jūdžu būs jāiet kājām, varbūt bez ūdens, bez sāls, bez mājām, bez ceļa, bez ūdens, bez sāls un bez mājām. Liekas, mēs 1000 jūdžu jau gājām. Tavs skatiens bija traks, un tavs skatiens bija prātīgs. Tavs augurs, kā rudzu maize, bija sātīgs. Tavs augurs, kā rudzu maize, bija sātīgs. Man patiks. Pat sviedriem un asinīm saindēta tā zeme, ko min tavas kājas. Būs svēta. Šī zeme, ko min tavas kājas, būs svēta. Balti ķirši un sarkanas rozes iedēs sētā. Laiku un telpu un bezgalību es tevi Bez mīlestības nedzīvo. Bez mīlestības viss ir mazs. Bez mīlestības dūmo krāsnes un maizi negriež nazas as. Un kāds ar atdauzītu cirvu, ar trulu cirvu dienas tēš. Un dīvains apnicības vēlniņš uz skružām gardīgas stangām sēž. Un it nevelni nevar saprast, kāpēc uz loga puķis iet, kāpēc no rītiem vajag celties un kāpēc vajag gulēt dienu. Bez mīlestības nedzīvo, jo nav kas ņem un nav kas dod. Un viens tu dzer no savas krūzes, viens savā maizes rikā kod.
lasīta izlasē tuvība Knutas Kujnieka dzejoli Es gribu kļūt par roku lēnu. Es gribu kļūt par roku lēnu, ja tevi kauninās vai rās. Es gribu pārvērsties par ēnu, kad tevi saule dedzinās. Es gribu izkust ūdens malkā, kad tava mute naktī žūs. Tais sevis atteikšanās alkā, kas dara cilvēcīgus mūs. Es gribu saplīst priedes šķilā, kad vējš nāk kaulos sniegu sēt, būt novakarā zvaigzne zila, ar kuru lemts tev uzvarēt. Tā, pievienoju hashtagam tuvība Imanas Ziedoņa dzejoli. Un kas ir vēl lielāka tuvība kā māte, un tas ir viņa dzejols mātei. Tas ir viņas piemineklis, čuguna katls, izēstais čuguna katls. Nāciet ar karotēm, sitiet ar karotēm sev pie krūtīm un sakiet, ka jūs tā negribējāt. Sakrastojiet karotes un atcerieties, ka jūs esat brāļi no vienas bļodas, brāļi no viena katla. Jūs, svētceļnieki ar karotēm, nolieciet galvas un saspraudiet viņas piemineklim karotes apkārt. Skaists nav šis zieds, bet patiess. Visi mēs ejam uz savas mātes pieminekli ar baltu karoti rokās. Mūzikas autors Ēriks Ešenvelds, vārdu autore Anita Kārkliņa, Dvēseles dziesma. Mirds mana
agrāk dēvēja par staciju cēri. Līga Roze lasa Friča Bārdas dzejoli Maza cilvēka vakara lūkšana. Dieviņ, tu esi tik liels un labs, tev elpoņi stipri un gari, kad dienā to sniedzi caur mākoņiem, tu visus noglaudīt vari, rudzu lauku un pienenes ceļmalā, un visgarāko liepu pagalmā, un stārķi, un janku, un mani arī. Dieviņ, man tagad nu miedziņš nāk, jau circenīts krāsnī kaļ gurdanāk. Kad aizmikšu, būsi tik labs, vai ne? Man dārzā zem ābeles dobītē, tur, kur tas iespraustais kadiķīts, viens cukurzirnīts iestādīts. Un kamēr es pats būšu apgulies, viņš gribēs uzdīt un paaugties, būs zaļo galviņu pacelt grūti. Tad viņam gan, Dieviņ, tu piepalīdzi, bet zaķis jāatnāk, tad nelaid to klāt. Rīt gribu ko labu tev izdomāt. Kā veļas nu miedziņš, mīksts, smaržīgs un balts. Tik saki vēl viņam, lai aug labi salds. Stacija Kandava, Inta Orste, lasīs Ulda Ausekļa dzejoli, Vecā mamma, par paudžu tuvību un likumisko vērtību pārmantošanu. Vecā mamma man atstāja grozu zīļu. Viņa teica, ka tās iesēsi, jutīsi Latviju mīļu. Vecā mamma man atstāja aviņu tēju. Viņa teica, ka to dzersi, nebārsi Latvijas vējus. Vecā mamma man atstāja bišu dravu. Viņa teica, ka tās nesīs medu, teiksi katru dārzu un pļavu. Vecā mamma man atstāja savu soli ņipru. Viņa teica, ka tā iesi, turēsi Latviju stipru. Vecā mamma man atstāja dziesmiņu mazu. Viņa teica, ka to dziedāsi, godāsi ceļtakās ras. Vecā mamma man atstāja Latviju pašu. Viņa neteica, lai to mīlu. Viņai nebija par to bažu. Pievienoju izlasēju tuvība Ārijas Elksnes dzejoli, kad tu atnāksi pie manis. Un kad tu atnāksi pie manis, es nezinu, vai tas mums būs. Mēs sēdēsim pie ugunskura, uz zariem slapjās drēbes žūs. Būs puse dzīves pārstaigāta, un gandrīz viss jau nobaudīts. Un tā nebūs mīlestība, ko tu sev atnesīsi līdzi. Mēs sēdēsim un skatīsimies, kā dzirkstis projām tumsa nes, un reizēm klusi nopūtīsies virs mūsu galvām galotnes. Šīs klusās stundas kluso gaitu ar vārdiem netraucēsim mēs. Vien liesma liesmai, zvaigzne zvaigznei un dvēsle dvēslei uzmirdzēs. Ojārs Vācietis. Nu reiz es esmu bagāts. Pilna istaba, beigtu puķu un izbāstu pupuķu. Vesela vaga baltu porcelānu lausku, jo nevar dzert divreiz to pašu vienu no tā paša trauka un nedrīkst ar kāju spert nevienu dienu. Mūzikas autors Mārtiņš Brauns, vārdu autore Māra Zālīte. Veltījums mīlestībai.
Sveiciens jums visiem! Mani sauc Lelda Vikmane. Es esmu šobrīd Francijā, Parīzē. Tā ir Gare de Reis stacija, kura ir 12. arrondissement un kura ir celta 1859. gadā, bet viņi ir beigusi strādāt 1985. gadā. Bet tā ir īsta Francijas stacija. Ingmāra balode. Īstenībā ir skaidrs, jābrauc prom no Jūneja tuneļiem, lielajām velvēm pār Ādmiņu ielu un citām bijušām lauku pietekām, kur mājas ar darvotiem jumtiem runā, gandrīz nesaprotamā izloksnē. Jābrauc un jāskrien pļavā. Rīgā tev nav pat savas gultas, es saku. Un tomēr kāds manī atbild, tev ir draugi, ar kuriem kopā ēst zemenes kanāla malā, nolūkot logus un mirkli tur dzīvot, vecam patefonam skanot. Nolūkot, dzīvot, iet gar Irbītes māju vakarā, kur viņš Madonu zīmējis, ar sodrējiem ievelkot zemes fonu, zem zelta baltajām pēdām. Iet un tikai koku rinda aizstiepjas ielas garumā, galā māja, kur čaka trepas vērtis kā svārksts, koki it kā spilvenos atkrituši, elkoņus pastiepuši, lēni saka, nav vēl šī pilsēta sākusies, uzelpo, nebrauc vēl tagad. Paliekot redzu, kā uz galda šūpojas laumutītes, ko neaiznesu līdz ielas galam, grāmatu logam. Dzimšanas dienā var apsveikt tāpat, nav nekas jāsaka. Jūnija tuneļi visam pāri, un tagad vien ienirt, jo citādi atliek sēdēt sausajā krastā un lūkoties sāpošās smiltīs, kas put lapu neapsektas. Es nolasīšu dzejoli, kuru visi labāk zina kā dziesmu, bet, manuprāt, tas ir tik ļoti par tuvību, ka tam vajadzētu būt mūsu virtuālajā izlasē. Valdis Atāls. Ja tu būtu ziedošs ķirša koks, tad es būtu maiga bite. Ja tu būtu maiga bite, tad es būtu tevi gaidošs bišu strops. Ja tu būtu mani gaidošs bišu strops, tad es būtu stropam mīļa zeme. Ja tu būtu stropam mīļa zeme, tad es būtu debesis pāri tai. Nu tik tuvu debesis zemē klāt, ka viens otru varam izdziedāt. Nu tik tuvu, ka pat klusēt drīkst, ka ir zeme un ir debesis. Es dzējas izlasēju tuvība, pievienošu Mājas Laukmanes dzēju. Brīdī, kad ļoti sāp, tu man paskaties acīs. Neko vairāk, neko. Skatiens visu ir pateicis. Skatiens visu ir pateicis vairāk kā vārdu jūra. Brīdī, kad ļoti sāp, skatiens īsi teica turies. Un es turos un noturos, turos un noturos tiešām. Tuvāk par vārdu ūdeņiem, klusi, kluss acu skats pienāk. Mūzikas autors Imants Kalniņš, vārdu autore Māra Zālīte. Piena ceļš.
Micāne. Vai tu esi, vai es tevi tikai izdomāju? Vai tu nemieris mans, vai sirdsapziņas balss? Man bez tevis vienai grūti klājas. Man bez tevis vienām trūka sauss. Ilgi meklēju es vārdus īstos, cilvēkiem, ko pateikt, uzrakstīt. Un kad šķiet, kā pati sevi mīstu, tu man līdz rītu saskatīt. Tu man panāc gabaliņu pretī tad, kad vajag pašam sevi iet. Manas domas, tu kā bite medu savāc, apvaldi un saliec vienu vietu. Un es nezinu, vai tevi izdomāju, vai tu esi manas sirdsapziņas balss. Stacija Kandava. Andris Jansons lasa Jāņa Petera dzejoli nedz lādēs, nedz rijās. Nedz lādēs, nedz rijās, nedz sendienu prievītēs pastāv tā sūtība, elpotā būtība. Latgalē dzejvojiet, Kurzemē dzievājiet, brīvojiet sevi no zūdības. Nesauciet atpakaļ tautiskā jūtībā pastalu, bērīšu, spīļu, arklu vasaras. Dvēsele, mūžīgā dzirnakmens grūtība, tur tautas gaviles, tur tautas asaras. Ozolu saknes ar šūpuļiem sasieniet, varoņu pelnos uz zemes un debesīs atrodiet paši sev cienīgas asinis. Pīšļi un putekļi klāt jums tās nenesīs. Pašcieņu meklējiet nāvēs un dzīvībās, degošus pilskalnus uzejiet ezeros. Nemāciet prievītes bērniem, bet brīvību. Senčiem bija piestas, jums elektroveseri. Pasaule griežas, drūp akmens, nāk tēraudi, dzimst jaunas dzejas un nav tur ko vaimanāt. Vectētiņ, neraudi, dzimtene paliek un asinis nemainās. Anna Rancāņa. Pagaisa stundiņīgs, vaicoju svātu Ontanu, palīdzēt atrast. Atrodu stundinīku, pagaisa laiks. Pirms pārkļuņa leita, naskeida dežavū sajūta. Itamā sātā, as naskot, jau bejusi asmu. Varbūt pēc pirmo vai trešo pasauļa kara, tad, kad vēl māmo putra nebija pīdagusi. Pīzaspildu pi duravu stenderis, skaitīja naktstaureņus, zelta slūteņus, keizera krūņus, viss te nu teira zelta, naizpild dvašu, lai nanūbierst dzeļtiejums, nu vecos gromatas voka, gromatas zēme, smilga. Smilgosi divkūceņos, es tevi visot saukšu. Besakūs i keizera krūņos, tevi es visot vaicošu. Aiz mūsu placu vēl vīna pilsātas sadak, bet nastovi duravos, nazavera atpakaļ. Porsa viertīs par lāsteku. Pievienoju izlasēju tuvību Imanta Ziedoņa dzejoli Ar tevi. Ar tevis lasīju kasteņus, rudens trūdošās milzīgās lapās, un rudens bija nosalis un kluss, kā atvests no dienvidiem Papuās. Bija slapš un mazliet drēgns un augsts, ar mākoni lielu un zilu, un pēkšņi man likās, tu esi mans draugs, un ka es tevi mazliet mīlu. Tev bija tādas rokas nosalušas, un tu runāji visādus jokus, un debesis bija zilas, zemas un pušas,
Par mums abiem kastaņkokos. Es neteicu nekā. Bija kastaņa skaistumā jau no bērnības abrīnoti. Teiktoju neteikt, ka es tevi, nu jā, un varbūt pat ļoti. Mūzika un vārdi Marta Luīza Kampere. Sakbrālītis koklēdamis. Patiesībā katra zvaigzne ir laimes zvaigzne. Tik ilgi, cik sirds ar viņu klusītēm sarunājas. Un patiesībā katra taka ir taka uz izdošanos. Tik ilgi, cik takas galā mirdz gaismiņa logā. Un kāds, zinu, gaida mājās. Ja nebūtu vēja, mēs būtu kā smiltis un gulētu piekrastes kāpās, līdz aizejot sadegtu rītausmā rāmā, kā oglītes sausteru lāpās. Ja nebūtu dziesmu, mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Ja nebūtu ceļu, kas aizvestu tālāk, mēs paliktu pieturās gaidīt. Bet mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās. Tās ir tādas parastas, vienkāršas lietas, mums visiem vissvarīgākās. Ja nebūtu jūras, mēs maldītos mežā, līdz zaudētu ceļu, ko gājām. Un tāpēc to visu, kas ir mums visapkārt, mēs vienkārši saucam par mājām. Saldējumam ir visādas šķirnes, tomēr mīlestībai ir viena vairāk. Vaniļa ļoti populāra šķirne, balta, vienkārša, nekad neuzkodīsi pārsteigumu. Ar baltu mīlestību ir tāpat. Turpretī šokolādes saldējums ir eksotisks, tumšs, noslēpumains kā mīlestība kādā dienvidu salā. Zemeņu saldējums sarkans, svaigs. Tā ir tāda nosarkusi, kautrīga mīlestībā, bet salda. Ar ķiršiem ir tāpat, bet melna saldējuma tāda nemaz nav. Tā šķiet tik nepievilcīga, tik negaršīga krāsa, tomēr melnā mīlestībā daudzi iepož.
latviešu tautas dziesma Tumša nakte, zaļa zāle. Paldies, Marta Luīza Kampara, meitene ar pasakaino balsi. Paldies, Artūr, par skaisto pavadījumu. Un te nu mēs esam. Vai jūs jutāt tuvību par spīti grūtiem laikiem? Vai mums izdevās būt kopā? Ļoti gribas cerēt, ka jā. Un vēl vairāk gribas cerēt, un patiesībā nevajag cerēt. Mums vajag ticēt, ka nākamgad viss būs tā kā parasti. Mēs būsim visi reizē sliežu malās, visā pasaulē, kopīgā asinsritē, un visi vienlaikus lasīsim dzeju. Un visi pārējie, kas iesūtīja video, un kurus mēs vēl nepaguvām parādīt, un video vēl turpina ienākt,
nekur viņi nepazudīs. Mēs viņus publicēsim Facebook lapā Sirds uz perona. Paldies, ka jūs bijāt ar mums. Paldies, mīļie, ka jūs atsaucāties šai dīvainajai idejai iesūtīt video. Mēs to paveicām. Paldies, bučas. Bet vakaru noslēgs tieši tas pats dižais cilvēks, dižais tukumnieks, kas iesāka, jo nevar būt nekā skaistāka. Vārds Imantam Ziedonim. Ar tevi es lasīju kastaņus, rudens trūdošās milzīgās lapās, un rudens bija nosalis un kluss, kā atvests no dienvidiem papos. Bija slapšs un mazliet drēgns un augsts, ar mākoni lielu un zilu. Un pēkšņi man likās, tu esi mans draugs, un ka es tev mazliet mielu. Tev bija tādas rokas nosalušas, un tu runāji visādus jokus. Un debesis bija zīles, zemes un pušas pār mums abiem kastaņu kokos. Es neteicu nekā, bija kastaņu skaistumā jau no bērnības abrīņoti. Teikt vai neteikt, ka tevi, nu jā, un varbūt pat ļoti. Es lūdzos piedošanu, un pats neko tev nepiedodu, bet ļauns es neesmu, un nesaucu pār tevi sodu. Nē, tur, kur nesapratām mēs viens otru raug, 3 zilpelēki vērmeļu krūmi aug. To vienu nolauž stepē ceļinieks un baro ugunskurā, tam otram pieskrien pelēks suns un virsū čurā. To trešo piesedzu, es nezinu kāpēc, tāpat kā ziemā dārzā rozes sedzu.